Hei visiem! Šoreiz tepat no Rīgas puses un esmu atbraucis uz Carnikavu, kurā atrodas Ādažu novadā. Šī ir dzelzceļa stacija, vilcieni kursē uz Rīgu ļoti bieži, var teikt katru pusstundu, ziemā noteikti tie retāk, bet par to es nepateikšu. Tagad stacijā notiek arī rekonstrukcija, atjaunojas peroni, abi peroni jau ir uzbūvēti, bet pasažierus vēl šeit Rīgas virzienā un arī otrā virzienā laiž no vecā perona. Šeit lūk redzams ir saraksts, un uz Carnikavu es nolēmu aizbraukt dažu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas ir Rīgas tuvums, otrkārt tāpēc, ka šeit dzīvoja un ilgus gadus strādāja mans tēvs. Viņš mani šeit izvedāja pa daudzām vietām, tiesa gan šīs vietas es vairāk īsti neatceros, un tāpēc Carnikava bija mans jaunatklājums. Un es dodos pastaigā neko īsti sakot nezinādams. Šeit ir dzelzceļa stacija no otras puses redzama. Šeit ir Carnikavas plakāts. Kam interesē sīkāk, var apstādināt kadru un apskatīties šīs te fotogrāfijas. Šī ir Ādažu novada dome, Carnikavas filiāle. Tā blakus ir pasta nodaļa. Prasīja iedzīvotājiem, vai vēl strādā. Diviem cilvēkiem prasīja, viņi abi nezināja. Šis ir tepat skvērs, blakus domei, netālu. Jāsaka, ka visu Carnikavu var izsteigāt burtiski dažās minūtēs, jo viss galvenais ir ap dzelzceļa staciju izveidojies. Šis ir saules pulkstenis, kurš esot nepārāk sen atklāts. Un jāsaka, ka visur, kur staigāja pa Carnikavu, visur bija redzamas ļoti daudz puķes. Un visās iespējamās vietās. Man šķiet, citās vietās Latvijā, tur, kur esmu ceļojis, pašā pilsētas centrā nekur tik daudz puķu nav kā šeit. Protams, ir arī nelieli izņēmumi, bet to tā saku kopumā. Šis ir bijušies Universāla veikals, tagad iekšā Mego, droši arī vēl cita veikali, nekas neiegāju. Un taisni pretī ceļam ir kultūras nams. Arī šeit notiek visādi remonta darbi. Droši vien tad pabeigs, būs ļoti skaisti. Kādreiz šajā apdzīvotajā vietā atradās ļoti tāds plaši pazīstams zvejnieku kolhozs Carnikava. Es atceros pats kādreiz, tie laikam vēl šķiet bija padomju laiki, kad veikalos varēja vēl nopirkt Carnikavas produkciju. Tālāk ejot, ieraudzīju šādu te lielu sētu, kas ir interesanti, prasīju dažiem garām gājējiem, vismaz kādiem 4. Un visiem prasīju, kas tur atrodas, un neviens man to nemācēja pateikt. Tāpēc, ja kāds ir no Carnikavas, kas skatās šo video, un zina, kas atrodas aiz šīs te sētas, lūdzu uzrakstiet komentāros, jo tas ir pašam interesanti. Varbūt tēvs man kādreiz stāstīja, nezinu, neatceros. Bet šeit 4 cilvēki, kuriem es prasīju, neviens nezināja. Tas, protams, apbēdināja. Un citiem arī vairāk nebija kam pajautāt. Šī ir Carnikavas vidusskola. Lūk, kā viņa ir interesanti. Tā teikt, pēdiņās apmesta. Tādu koku neesmu nekur citur redzējis. Var jau būt, ka vēl kaut kur ir Latvijā, bet es nebiju redzējis. Arī turpat bērniem ir, kur novietot velosipēdus, gluži kā ārzemju filmās. Carnikavā pārsvarā ir 3-stāvīgas mājas, 5-stāvīgas mājas es nemaz neredzēju. Var jau būt, ka kaut kur ir, nezinu. Savukārt šis ir bērndārs, arī turpat blakus skolai.
un savukārt šis ir Cernikavas parks. Te ir gan bērnu rotaļu laukums, kad arī tūlīt aiziesim līdz estrādei. Pareizāk sakot, tādi kā estrādes soliņi tur ir, bet to jūs paši redzēsiet. Kā lasīt, arī atradusies Cernikavas muiža, bet tagad, cik sapratu, no tās nekas nav palicis pāri. Un lūk tur, jau fonā redzami estrādes soliņi. Savukārt šeit, pašā Cernikavas centrā, Brāļu kapi. Arī tāda vieta, ko daudzās Latvijas vietās nemaz vairs nevar redzēt. Kaut gan vārds vairs, te laikam būs nevietā. Te ir skats no Brāļu kapiem uz pašu Cernikavas centru. Te tāda interesanta ēka ar frizētavu, veikals Mego un atkal neliels skvēriņš ar puķēm. Šeit tāds interesants veikals Rimi. Šādu te ar koku apdarītu veikalu es citur Rimi veikalu tādu Latvijā neesmu redzējis. Varbūt, ka tāds ir, nezinu, kas zina, var uzrakstīt komentāros. Šī laikam te ir tāda neliela ieliņa, te ir galvenā ieliņa. Un Cernikavā redzēju 3 kafejnīcas, arī pizzeriju, un blakus galvenai ieliņai bija arī tādi mazi veikaliņi. Citās vietās Latvijā tādus vairs redzēt nevar. Un savukārt šis ir Cernikavas tirgus. Te tirgoja gailenes 10 eiro par litra burciņu. Tas par Cernikavu arī man viss. Paldies, ka skatījāties, un lai jums jauka diena!